Apkuras maksas aprēķins mājās ar dzīvokļos uzstādītiem siltuma maksas sadalītājiem, alokatoriem, tiek veikts, lai sadalītu ēkai piegādāto kopējo siltumenerģiju starp dzīvokļiem atbilstoši to faktiskajam patēriņam. Šāda pieeja ļauj taisnīgāk sadalīt izmaksas, ņemot vērā, cik daudz katrs dzīvoklis reāli ir patērējis. Datu ieguve no alokatoriem. Katram radiatoram dzīvoklī ir uzstādīts siltuma maksas sadalītājs, kurš uzkrāj rādījumus visa apkuras perioda laikā, fiksē temperatūras izmaiņas uz radiatoru un telpā, saglabā datus, kurus vēlāk attālināti nolasa radiosistēmās vai nolasa manuāli. Alokatoru rādījumu apstrāde. Rādījumi tiek koriģēti piemērojot koeficientus. Jaudas koeficients faktors atkarīgs no radiatora tipa, izmēra un siltumjaudas. Izvietojuma koeficients ņem vērā dzīvokļa atrašanās vietu ēkā, piemēram, stūra, vidējais, augšējais, pirmais stāvs, ko nosaka saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Šie koeficienti tiek piemēroti katra radiatora rādījumiem. Kopējā patēriņa sadale. Ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš, ko piegādājas siltumapgādes uzņēmums, tiek sadalīts divās daļās. Bāzes daļa, parasti 20–30%, tiek sadalīta visiem dzīvokļiem proporcionāli to platībai. Mainīgā daļa, parasti 70–80%, tiek sadalīta proporcionāli koriģētajiem alokatoru rādījumiem. Īpaši gadījumi un korekcijas. Ja dzīvoklī nav radiatora vai tas nav apkurināts, tiek piemēroti minimālie rādījumi vai noteikts minimālais maksājums. Nesankcionēti remonti, piemēram, radiatoru nomaiņa, var izraisīt kļūdainu sadalījumu, tādēļ šādas izmaiņas jāreģistrē. Ja alokators ir bojāts, patēriņš var tikt aprēķināts pēc līdzīgā dzīvokļa patēriņa. Kur redzēt rezultātus? Ja tiek izmantota ISTA sistēma, atver mājas lapu ISTA online un pieslēdzies ar saviem pieslēgšanās datiem. Sadaļā patēriņš var redzēt savus rādījumus, koriģētos faktorus un sadalījumu pa periodiem. Papildu resurss, pilns skaidrojums, piemēri un atsauces uz normatīvajiem aktiem pieejami RK birojas mājas lapā.